Nu, skatāmies, šodien atkal būs pirmais. Jā, atkal uzspēja pirmais. Ir pienākusi 4. nodarbība uz laukuma. Šodien atkal agrais rīts, 7:30. Man jau brauciens ar čoperu no rīta patīk vislabāk. Uz brīva ceļa, mazā satiksmē, vislabāk var izbaudīt braucienu. Kā izrādās, atkal esmu ieradies pirmais. Man par pārsteigumu šodien Lauru vietā ieradusies Evita, kas arī šodien novadīs braukšanas nodarbību. Viss kārtībā. Kur tā Laura liek? Lekcijās. Lekcijās, jā? Jā. Ok. Atkal jāpierod pie moča. Pa priekšu Evita man palūdz nodemonstrēt manas prasmes figūru izbraukšanā. Katru reizi, kad kāds vēro man braukšanu, šķiet, ka nesanāk tik labi kā tad, kad esmu uz laukuma viens. Kaut kā nesanāk tik atbrīvot braukt. Lietas nevis velc to moci, bet uz šito roku tā kā lietas visu augumu sāk. Taču figūras izbrauc un bija pienācis laiks braucienam satiksmē. Brauksim Beātes ielas virzienā. Ok. Mazliet varbūt par ātru ieslēdz to virzienu rādītāju, jā? Jā. Skaties, ka tu esi jau pie jā. Lai nav tā, ka mēs gribam uz Limbažu ielu braukt un pa kreisi krustojumā. Un atkal tātad nogriežamies uz jaunu ceļa posmu un nolasam. Jā. Ok. Nākamajā krustojumā brauksim pa kreisi. Brauksim pa labi. Ok. Un atceries, izbraucot no dzīvojamās zonas, tātad mēs dodam ceļu pilnīgi visiem. Jā, tātad šeit uzmanīgi. Mums ir ierobežota redzamība. Tad skaties prātīgi, vai te netuvojās kāds velosipēdists vai gājēji, ja? Jo sēta ir priekšā un mēs īsti neredzam. Ok. Brauksim nākamajā krustojumā pa labi. Nākamajā krustojumā pa kreisi.
brauksim pa kreisi. Ok. Krustojumā pa labi. Ok. Bet zini, ko es esmu Šodien visi kūtri uz sveicināšanos, vai ne? Nē, bet zini, kas man liekas tāpēc, ka es mācībnieks. Ir, kas sveicinās, ja, jo mēs ar Lauru, ka braucām, tad it kā sveicināja. Šodien vēl tā kā neviens nav sveicinājis. Jā. Baigi interesanti. Tad, kad es ar čoperu braucu, tad gan viss parasti mahājās un tā. Nezinu. Un atceries, ka šeit tā tad virzienu tev neteiks, ja, jo ir tikai viens atļautais braukšanas virziens. Līdz ar to malacis, super, ja. Aha. Tad mēs drīkstam braukt tikai pa kreisi šajā krustojumā un jāļauj, lai tev smuki nes atpakaļ uz labo maliņu, ja. Bet joprojām bez virziena rādītāja, vienkārši dabīgi, kā nāc pagriezienā tā ļauj, lai tev atgriež atpakaļ tajā labajā pusītē. Šajā trešajā braukšanā pa pilsētu jau jūtos salīdzinoši atbrīvotāks. Nelaiž garām iespēju arī taisnītē nedaudz uzstiept, taču joprojām jāpiedomā pie trajektorijām, pagaidām vēl nogriežoties pa kreisi no kreisā stāvokļa un iznes atpakaļ uz labo stāvokli pēc nogriešanās nešķiet dabiski, taču ar laiku pieradīšu. Jo tā tad atceries, ja tev virzienu neviens neteiks, ja ir atļauts tikai viens virziens, tad tev pašam tā tad no zīmēm ir jānolasa un jāizdara viss attiecīgās darbības. Un pa labi, Rīga. Jo zin, kā mēs jau ar Lauru runājām par šitiem, sveicināšanos, ja? Varbūt, ka daudz domā, kā tie, kas, piemēram, kas brauc, kas mācās un kas eksāmenā, viņi domā, varbūt, ka viņi tā nedrīkst nemaz plātīties, tā sveicināties, un varbūt tāpēc, ka viņi, tā baigi nesveicina. Jo es, kad čoper ar to pilsētu brauc, es redzu, ka mācībnieki it kā brauc, es viņiem sveicinu, bet parasti jau pretī nesveicina, tā kā es domāju, varbūt, ka nedrīkst nemaz vai kā. Nu, vēl jau, kas arī tie, kas ir tātad mācās, ja cilvēkam ir pirmās nodarbības, viņš varbūt vēl ir ārkārtīgi nedrošs. Tad viņš varbūt arī tīri tā, ka viņš vēl nejūtās tik ērti un komfortabli, lai tā kā nodotos šādām darbībām. Nu, jā. Nu, visādi var būt. Katrā gadījumā, jā, protams, ja mums ir iespēja, tad mēs pasveicinām, tad tālāk katra paša ziņā, ja, kurš, kurš uzskata un vēlās tajā brīdī. Šita baigi prātīgi jābrauc par to granti viendien jau, kas saka, brauc uz māju, jo bišķi saslīdē. Jo protams, jā, Jo priekšā, bremzēju, un es ar bremzēju, un bišķi pa daudz priekšu atkal pabremzēju, un tad tur bišķi paslīdēju. Protams, visi akmentiņi, šķembas, viss, protams, ka motociklam tas ir uzreiz ļoti izjūtams, jā, ļoti akurāti un prātīgi. Nu, jā.
Nu, ka jā, piebremzē, baigi nespiedies viņam garām, jā. Ok. Nākamajā krustojumā brauksim pa labi. Atkal nolasi, jā, jauns ceļš. Vienvirziens. Un centies ievērot arī distanci, jā, jo tu nezini, ko viņš darīs, jā, tā kā, jā, ja vajag tieši tā, mēs pat varam apturēt, jo drošība mums ir pirmajā vietā. Nākamajā krustojumā brauksim pa kreisi. Aizmuki no kreisā malējā stāvokļa, jā. Aizmuki uz vidu aizgāja, jā? Jā. No, jā. Krustojumā brauksim pa kreisi. Ok. Regulējumā krustojumā brauksim pa kreisi. Nākamajā krustojumā pa kreisi. Un atkal domā, ja, ko tu vari darīt, jā. Un nākamajā krustojumā atkal pa kreisi. Pa kreisi. Tālāk šajā krustojumā es neko neteikšu. Ok. Un skaisti lēnām, akurāti ieņemam, ja? Jā, super, ļoti labi. Otrā gaņģī laikam bija. Brauksim pa labi.
šai apmalītē, ja? Tā kā pa labi, tad lai kārtīgi ieņemts labais stāvoklis uz brauktuves. Tagad skatīsimies, ja? Mums priekšā ir cik 3 automašīnas, ja? Jā. Vai mēs paspēsim iebraukt krustojumā, vai tomēr mums būs jāpaliek pie apturēšanas vietas. Mēs krustojumā brauksim pēc tam pa kreisi. Ok. Kaut gan nē, brauksim taisni, izbrauksim to ieliņu. Labi. Es jau skatos, ka tev rokas piekusuši, tad posīsimies lēnām uz laukumu pusi. Ok. Jā, un tagad vēro situāciju, skaties ielu, lai tagad brauc, mēs druscīt tā kā iepauzē, uzreiz līdzi nelec. Jā. Ja tu redz, ka krustojums forši atbrīvojas un viss aiziet, tad mēs varam braukt, ja? Jo mums joprojām deg zaļš, un tad mēs arī braucam. Bet ja tu redz, ka krustojumā jau sāk veidoties sastrēgums, ja tur vairāk gājēji iet, tad mašīnas sāk jau stāties, tad nevajag uzreiz lekt līdzi. Tad tā kā iet tur pauzīt, un iespējams tev nāksies palikt turpat pie apturēšanas vietiņas, jo nomainīsies signāls, un tu vairs nedrīkstēsi iebraukt, ja? Ok, skaidrs. Jo tā vieta ir interesanta ar to, ka tur ir 2 šie luksofori. Un krustojumā pa kreisi. Nedaudz vairāk uz tā kā viducīti, ja, lai mums ir. Protams, ka tā ieliņa tur ir šaura, bet, ja mēs viņu vizuāli sadalām uz pusītēm, tad tā kā. Ok. Ui! Te tā tad bija 30, ja? Pamanīji zīmi? Es nepamanīju viņu, jā. Bišķi pa šarpu pārlikos pāri, jā. Nu jā, redz, tāpēc jau tur bija ātruma ierobežojuma zīmes uzliktas. Nu jā. Jā, tātad atkal mēs krustojumā nogriezāmies, tev vajadzēja uzreiz uzmest skatienu, paskatīties, ja? Kādas ceļzīmes ir uzstādītas šajā ceļposmā. Loka pa labi, dodam ceļu gājējiem, arī velosipēdistiem, velosipēdists nevēlās, gājējs ies pāri, ja? Tātad uzmanīgi izbraucot no lokveida krustojuma, mums ir jādod ceļš gājējiem un velosipēdistiem. Ok. Arī, ja tev jāaptur pie luksofora, tev nav uzzīmēta apturēšanas vieta, tad apturi tā, lai tev luksofors ir labi redzams pašam. Ok, bišķi attālāk tā kā, ja? Maz druscīt, jā, tā, lai tev pašam ir ērti redzēt to signālu pa labi. Lai nav tā, ka tu aizbrauc tā, ka pats nemaz neredz, kāds signāls tad tur īsti deg, jā? Ok. Spīd. Un atkal, tātad kreisai josliņai droši var braukt pa josliņas vidu. Labi. Redzam, ka mums ir jāpārkārtojas, jā. Tātad, ja šeit neviens ārā nebrauc, tad mēs droši varam parādīt tiem, kas mums ir aizmugurē par to, ka mēs tūlīt veiksim pārkārtošanos uz labo pusi, ja tātad ieslēdzam virzienrādītāju, pabrīdinam. Savukārt, ja tur kāds no Lidla vēlas braukt ārā, tad šo te virzienrādītāju mēs neslēdzam, jo pretējā gadījumā, ko mēs izdarīsim? Nu, viņš domās, ka es nogriezīšos, viņš šaus priekšā. Mēs tātad nomaldināsim, ja? Tātad tā jau būs maldināšana un var veidoties bīstama situācija, jo viņš var pieņemt lēmumu, ka viņš tātad paspēs braukt ārā, viņš brauc
mums priekšā, jo viņš domā, ka mēs griezīsimies nost, ja? Līdz ar to tātad virzienrādītāji mēs nerādam situācijās, ja mēs kādu varam maldināt. Bet noteikti ir jāpaskatās spogulītī, lai kāds jau mums tur pa to pusi necenšās tikt garām. Pēc 4. nodarbības sapratu, ka beidzot ir jātiek galā ar CSDD teorijas eksāmenu, kur jau pamatīgi esmu novilcinājis. Iepriekšējās sērijās jau stāstīju, ka mani pamatīgi biedē viss, kas saistīts ar manu zināšanu pārbaudi. Tāpēc saņemties nokārtot eksāmenu ir grūti, taču tā ir lieta, kas jānovad līdz galam. Labdien, es gribētu pieteikties uz A kategorijas teorijas eksāmenu.